Labrīt, labdien, un tad, ja skatāties mūsu tumsā, labvakar. Tagad mēs centīsimies noskaidrot, kā nenosalt, nepārkarst un arī neapžilbt darbā. Aiziet! Top 5 vissvarīgākie fakti par pareizu apgaismojumu un mikroklimatu darba vietā. Dievs sacīja, lai top gaisma, bet cilvēks teica, lai top lampa. Tāpēc mūsdienās eksistē 3 apgaismojuma veidi. Ir dabīgais, kas ir mūsu mīļā saule, ir mākslīgais apgaismojums, kas ir visādas spuldzes, un ir jauktais, kas apvieno abus iepriekš minētos un tiek uzskatīts par cilvēka veselībai vistīkamāko. Jo dabiskais apgaismojums liek mums koncentrēties un justies labāk, bet mākslīgais palīdz papildus izgaismot nepieciešamo darba platību. Apgaismojumu līmeni mēra luksos, un līmenis, cik apgaismotai jābūt telpai dažādās darba vietās, ir atšķirīgs. Piemēram, minimālais apgaismojuma līmenis bibliotēkas lasītavā ir 500 luksi, bet cementa žāvēšanas telpā tikai 50 luksi. Toties cilvēka ķermeņa temperatūru mēra grādos, un tā kā cilvēks atšķirībā no čūskas vai dinozaura ir siltasiņu būtne, tad mūsu izdzīvošanai nepieciešama ļoti konkrēta un nemainīga temperatūra. Cilvēka ķermeņa temperatūru ietekmē ne tikai gaisa temperatūra, bet arī gaisa mitrums, kustības ātrums un siltuma starojums. Visbiežāk par nepiemērotu mikroklimatu darba vietā aizdomājas cilvēki, kas strādā birojos. Sevišķi tie, kas strādā nesen remontētās vai tikko celtās ēkās. Biroja darbinieki aizdomājas par sausu, sastāvējušos gaisu un pārāk augstu gaisa temperatūru vasarās. Tomēr visaugstākais risks veselībai ir tiem, kuri strādā laukā, zemā vai augstā gaisa temperatūrā. Apsaldēšanās draudi visvairāk skar cilvēka perifērās daļas, jeb mūsu ķermeņa galus, degunu, ausis, roku un kāju pirkstus. Tāpat risks veselībai ir karstas saules ietekmē, saules dūrieni, pārkaršana un apdegumi. Bet ko par apstākļiem savā darba vietā atklāja cilvēki ielās? Iesim noskaidrot, ko cilvēki domā par savas darba vietas mikroklimatu un apgaismojumu. Apgaismojums ir zem vidējā. Vajadzētu labāk, jā? Nē, viņš tieši ir noregulēts tā precīzi. Vietām labs, vietām slikts. Labākais no labākajiem ražotājiem. Apgaismojums ir pietiekams. Saules gaisma lielāko dienas daļu. Un kāds gaiss, sauss, mitrs, vidējs? Vidējs. Kondicionieris strādā vislabi. Diezgan sauss salīdzinoši. Vajadzētu to nedaudz mainīt droši vien, vai ne? Nu, lai būtu patīkamāk. Visticamāk, jā, jo bieži vien ir tā, ka pēc tam ir elpceļi mazliet apgrūtināti pēc ilgākām stundām darbā. Es strādāju ar ēdienu, tāpēc tur bija krāsns un dažreiz bija karsts, bet bija iespēja vēdināt un viss bija tīrs un kārtīgs. Paldies tautai, bet ko mums par šo saka speciālists? Atkal jāsaka tā, ka cilvēks jūtās tā vislabāk, kad ir pa mēreni, viss pa vidu, kā teikt. Un jāsaka tā, ka ja ir parāk augsts, kas ar mums notiek, mēs tā kā arī lieki sasprindzinājušies, kas atkal nozīmē, ka ir sliktāka asinsrite, mēs ležam nepareizākās pozās. Un tam līdzīgi, savukārt, ja ir pa karstu, tad, protams, ka mēs svīstam, mēs dehidratējamies, mēs varam arī iedzīvoties pārkāršanas riskā, mēs zaudējam šķidrumu, kas ietekmē mūsu spriestspēju, mūsu spēju pieņemt lēmumus un tam līdzīgi. Tā kā atkal tai temperatūrai būtu jābūt pareizai, atbilstoši tam, ko mēs darām. Un šeit ir īstenībā ļoti būtiski atcerēties, ka sēžot birojā ir viena optimālā temperatūra, teiksim, cilājot kastes ir cita optimālā temperatūra, savukārt strādājot ārpus telpām ir vēl pilnīgi citi noteikumi. Temperatūrai būtu jābūt atbilstošai tam, ko mēs darām, lai mēs justos labi ilgtermiņā. Tātad strādājot ārpus telpām, tā, protams, ir pilnīgi cita pasaule, darbojas mazliet cita likuma, un šeit ir tās būtiskākās lietas, laikam būtu jāsaka tā, ka ir saistīts tieši ar temperatūru. Tas arī, kas pašlaik pasaulē kļūst aizvien aktuālāk, tie ir pirmkārt jau pārkāršanas riski, ja tad strādāšana spilgtā saulē, ārpus telpām, ārpus dažādiem, teiksim, norobežojumiem vai jumtiem vai ēnas un tam līdzīgi. Un šie riski ir ļoti būtiski un tiešām bieži vien arī nenovērtēti, jo īstenībā arī daži jau pat varbūt 15-30 minūšu laikā mēs varam zaudēt tik daudz šķidrumu,
ka tas var kļūt arī bīstami. Ir ārkārtīgi augsti pārkāršanas riski, karstuma dūrienu riski, kuri tiešām var beigties arī nepārspīlējuši, tiešām letāli. Ja cilvēki var iet bojā, jo tas ietekmē nieru darbību, ietekmē aknu darbību, ja, tātad ietekmē sirdsdarbību. Īpaši cilvēku riska grupās, faktiski pusstunda karstā saulē pastrādājot, var būt tiešām arī dzīvībai bīstama. Tā kā izturamies ļoti atbildīgi, strādājot ārpus telpām, īpaši tiešos saules staros. Ir ļoti daudz lietas, ko var darīt, sākot ar darba plānošanu, ja, un sākot ar regulāru padzeršanos, bet kopumā ņemot, pārkaršana nav izdomāta problēma, tā daudziem cilvēkiem izraisa nāvi katru gadu. Kopumā ņemot, vispār jebkuru darbu darot un jebkuru faktoru saskaroties, ir jāatcerās, ka par veselību ir pašiem vērts rūpēties un viņu saglabāt, jo tad pēc tam sanāks tā, ka ir jāstrādā tikai, lai samaksātu par zālēm un slimnīcām. Tad rūpējamies par savu veselību, jo tas nav tā vērts viņu sabojāt. Reiz dzīvoja 2 ceļa remontētāji. Viens strādīgs, bet otrs gudrs. Ko slinko? Es negribu ādas apdegums vai vēzi. Šobrīd dienas vidū saules aktivitāte un ultraviolēto staru indeks ir visaugstākais. Tāpēc saules aizsargkrēmu būtu jāsmērē vismaz reizi 2 stundās. Tā. Un turklāt arī tev es ieteiktu uzlikt saulesbrilles, uzvilkt kreklu ar garajām piedurknēm un sasmērēties ar krēmu. Es jau neesmu nekādā modes skatā. Es te cenšos tevi izglābt no slimnīcas skatus, lai tu nepārkārstu saulē vai nedabūtu saules dūrienu. Kā var zināt? To, ka esi pārkars. Parādās nespēks, pātrinās pulss, paaugstinās ķermeņa temperatūra, sāk sāpēt galva un iespējams pat samaņas zudums. Izklausās baisi. Un vēl kas, neaizmirst padzerties. Paldies! Mums ir skaidrs, ka veselība var ciest arī ārēji drošās un visnotaļ omulīgās darba vidēs. Bet tagad beidzot par pašu svarīgāko. Ņemam rokās pildspalvas un atķeksējam visus punktus, bez izņēmuma. Tātad, lai arī kādu darbu cilvēks veiktu, darba vide ir jānodrošina ar piemērotu apgaismojumu. Minimālais apgaismojuma līmenis dzemdību telpā un apavu darbnīcā būs atšķirīgs. Nepietiekams apgaismojums ne tikai var izraisīt neatgriezeniskus redzes bojājumus, bet arī likt cilvēkam atrasties piespiedu pozā, radot muguras sāpes un citas veselības problēmas. Lai izvairītos no apžilpšanas riskiem, mākslīgie gaismas ķermeņi jānovieto augstāk virs redzes leņķa. Veicot fizisku darbu, vielmaiņa ir aktīvāka, un organisms rada vairāk siltuma. Tāpēc vidējā gaisa temperatūra darba vidē var būt zemāka nekā strādājot mazāk aktīvu vai sēdošu darbu. Strādājot birojā, telpas ir regulāri jāveidina un jārūpējas par gaisa mitrināšanu. Sauss gaiss ar mazu skābekļu koncentrāciju izsauc acu graušanu, apsārtumu, samazina darba spējas. Vienīgais veids, kā ķermenis var cīnīties ar pārkaršanu, ir svīšana. Mitrā gaisā sviedriem ir grūtāk iztvaikot, bet lielākā gaisa kustības ātrumā, jeb vējā, vieglāk. Gaisa temperatūrā no -5 līdz -10 grādiem cilvēkam bez atpūtas siltumā nevajadzētu strādāt ilgāk par 90 minūtēm. Apsaldēšanās riski parasti skar ķermeņa perifērās daļas, jeb galus. Pirkstus, ausis, degunu. Smagākos gadījumos iespējama hipotermija, pārlieku liela ķermeņa atdzišana, kuras simptomi ir koordinācijas trūkums, miegainība, uzmanības zudums. Strādājot brīvā dabā, karsta un atklāta saule pakļauj darba ņēmēju dažādiem veselības riskiem, kas ir pārkaršana, apdegumi, saules dūrieni. Šādos darba apstākļos cilvēkam būtu jāvelk cepure, saules brilles, jādzer daudz ūdens un regulāri jāatpūšas ēnā. Lūk, cik vienkārši, kad visu saliek pa punktiem. Un atceramies, labs darbs, kas drošs darbs. Uz redzēšanos!